Rēģējot uz ziņām par jaunieša nāvi, iespējams pārdozējot tā dēvētās legālās narkotikas, vairāki simti aktīvistu šovakar devās ielās, lai paralizētu jauno psihoaktīvo vielu tirgotavu darbību. No Rēdas ziņo Aleksis Zoldners. Legālo narkotiku apkarotāji šovakar īsteno ambiciozu mērķi. Sabiedriskās biedrības Stop Drugs aktīvisti šovakar apņēmušies uz 3 stundām apturēt pilnīgi visu jauno psihotropo vielu, jeb tā dēvēto legālo narkotiku tirgotavu darbību. Akcijā šovakar piedalās gandrīz 1000 cilvēku, stāsta Stop Drugs vadītājs. Lielā aktivitāte saistīta ar aizdomām, ka tieši legālo narkotiku smēķēšana šogad izdzēsusi 18 gadus veca puiša dzīvību. Nedrīkst daudzīt logus, nedrīkst nezinu ko, bet tātad visam ir jābūt miermīlīgā. Aktīvistiem tiek rūpīgi piekodināts, darboties likuma ietveros un neprovocēt konfliktus. Katrai grupai jādodas uz savu adresi. Tādu Rīgā ir vairāk par 30. Pēdējā laika notikumi mums ir šokējuši, un tāpēc mēs izejam ielās. Uz vietas aktīvisti cenšas atrunāt cilvēkus, kas kļuvuši par upuriem legālo narkotiku sērgai. Viņi dala palīdzības tāruņus un cenšas ar savu klātbūtni traucēt tirgotavu darbu. Sākumā šķiet, ka veikala īpašnieki tirgotavu slēguši, un šovakar veikala klienti paliks bez šām. Так закрыто? Jā. Нет? А может открыто? Drīz gan citi klienti pa durvju spraudziņu pie smēķējumā ķīmisko vielu maisījuma tomēr tiek. Aktīvistu veiktie pārliecināšanas mēģinājumi šoreiz cieši neveiksmi. Es jau cik gadus lietoju, vēl neesmu nomiris. Tā ir mana veselība, es gribu viņu bojāt, gribu nebojāt. Veselība pa naudu, es, protams, nenopirkšu. Atvainojos, varētu dabūt vēl ko. Vispār gadieri atļauj kaut ko lietot? Tu pat neesi sasniedz briedumu vecumu. Pasi parādīt, es varu parādīt. Parādi pasi, jā. 22 gadi. Bet tas nav briedumu vecums. Tu esi jauns vēl. Nevajag. Jā, man nevajag. Tā tu pazaudēsi savus draugus. Tu pazaudēsi savus draugus. Tu redz, ka tev asaras acīs jau ir. Asaras acīs, tāpēc, ka man vienkārši sačakarēja dzīve. Kas tev sačakarēja dzīve? Kopumā visā valstī pašlaik darbojas 42 tā dēvēto legālo narkotiku tirdzniecības vietas, norāda valsts policijā. Tas ir par 30 mazāk nekā vēl pirms pusgada. Biznesam pēdējos mēnešos izdevies dot būtisku triecienu saistībā ar pieņemto likumu, kas ļauj policijai piemērot pagaidu aizliegumu psihoaktīvajām vielām, kas vēl nav iekļautas nelegālo vielu sarakstā. Pagaidām gan par vielu tirgošanu atbildība ir tikai administratīva. Tas ir pirmais solis cīņā ar šo parādību, un pašlaik jau tiek diskutēts arī, un krimināla policija īpaši būtu gandarīta par to, ja tiktu paredzēta krimināla atbildība par šādu nodarbību. Vienlaikus tā dēvēto legālo narkotiku tirdzniecības vietu skaita samazināšanās vēl nenozīmē, ka samazinās to lietotāju skaits. Pastāv aizdomas, ka šīs biznesa pamazām noiet pagrīdē. Aleksis Zoldners, Raits Valters, LNT.